Šodien piedalāmies Gastech konferencē, kur dalību ņem vairāk kā 50 000 dalībnieku. Un šīs konferences laikā mums ne tikai apskatām jaunākās tehnoloģijas un dažādas uzņēmumus, kas piedāvā savus pakalpojumus, bet mums norisinājās arī virkne tiešo divpusējo tikšanos, gan politiskās, kur mēs tikāmies ar ASV enerģētikas departamenta vietnieku, pārunājot politiskos jautājumus par mūsu sadarbību tieši enerģētikas jomā, bet bija arī tikšanās ar uzņēmēju pārstāvjiem divpusējās, un, manuprāt, viena no svarīgākajām bija Huzar pārstāvjiem, kur mēs vienojāmies būtiski palielināt dīzeļu naftas produktu importu Latvijā, lai dažādotu un veicinātu konkurētspēju degvielas tirgū Latvijā. Šī, manuprāt, ļoti svarīga ziņa, principā, kas nozīmētu, ka mēs nākamajā gadā esam šobrīd jau panākuši saprašanos, ka mēs varētu dubultot naftas produktu importu no ASV, kas, protams, veicinās konkurētspēju visā Latvijā. Šodien esam Teksasā, Hjustonā. Ļoti intensīva diena, daudz tikšanos. Esam naftas un gāzes industrijas sirdī, Amerikas Savienotajās valstīs. Un tas, ko mēs šodien daudzās tikšanās arī izdiskutējam par to, kā šī industrija arī mainās. Tie ir vairāk uzņēmumi, kuriem vairāk 100 gadu vēsturi. Viņi arī skatās uz tehnoloģiju maiņu. Viņi skatās arī uz zaļajām tehnoloģijām. Un šajā gadījumā Latvijai un Baltijas jūrai kā tādai, Baltijas valstīm ir ko piedāvāt. Tāda Baltijas jūra ir vieta, kur var attīstīties vēja enerģija. Latvija ir izcilā ģeogrāfiskā vietā. Mēs esam tieši Baltijas jūras vidū ar lielākajām ostām austrumu krastā. Līdz ar to ir liels potenciāls un ir interese, un mums ir ievadīts vairākas sarunas. Gaidam arī tām turpinājumu, lai arī ienāktu jaunas Amerikas Savienoto Valstu investīcijas un arī tehnoloģijas.